Welcome to sunny California. Man, if it wasn't raining, I'll be busting y'all up right now. Little crossover right to left. You know, I hit you with the first step. I'll blow right by you. Sometimes we just try to make you look good. Stop like that. Oh, I think the sun coming out too. Ja es būtu loku mazgātājs, arhitekts, miesasargs vai fermeris, nevis ievērojams basketbolists, vai jūs interesētu tas, ko es ceru, vai spraitam būtu cita garša, vai es piedalītos šajā klipā? Ko tu par to saki? Labdien, esiet sveicināti cienījamie basketbola līdzjutēji. Pēc 2 nedēļu ilga pārtraukuma atkal klāt ir jaunatnes basketbola līgas spēles. Un šīs dienas spēlē Rīgas Sporta pils mazajā zālē tiekās savi principiālie sancenši Ogres komanda un Valtera basketbola skola. Ogres basketbola komanda spēlē sarkanajos formastārpos un ar melnajiem formastārpiem šodien savu spēli demonstrēs Valtera basketbola skolas audzēkņi. Labdien, cienījamie skatītāji! Es arī piebildīšu, ka šo spēli komentē Armands Simpsons un Andris Rupais. Šobrīd 0 veiksmīgi noslēdzies arī pirmais uzbrukums šajā spēlē, un 2 punktus pie klātām noteikumu pārkāpumu ir guvuši Valtera basketbola skolas audzēkņi. Uz sodmetienu līnijas stāsies Ins Salaks. Bet, lai cik tas nebūtu negaidīti, Raivo Otersons ir paņēmis jau pirmo minūtes pārtraukumu. Ir nospēlēts tikai 28 sekundes un jau pirmais minūtes pārtraukums. Šis ir telefons, pa kuru jūs varat zvanīt un balsot par šīs spēles jūsuprāt simpātiskāko basketbolistu 22 77 211. Jā. Un kamēr iet varbūt tās minūtes pārtraukums, es iepazīstināšu jūs ar pirmo starta piecinieku, kuru ievadīja šīs dienas spēle Ogres komandā. Un tātad ar numuru 12 Ogres rindās ir komandas kapteinis un absolūtais līderis Rinalds Sirsniņš, 4. Kaspars Bērziņš, 7. Artūrs Bogdanovs, 13. Jānis Kundziņš un ar numuru 11 pirmo piecinieku noslēdz Aldis Hanzens. Es piebildīšu, ka Ogres komandas vecākais treneris ir Jānis Puzāks, savukārt Valtera basketbola skolu cīņā ved Raivo Otersons. Un šīs dienas spēles tiesneši, kā vienmēr, ir Jurijs Petersons un Jānis Bartāns. Bez Inta Salaka, kurš šobrīd stāsies uz sodmetienu līnijas, Valtera basketbola skolas sākuma sastāvā ir 21. numurs Raitis Liepa, 11. numurs Jānis Gailītis, 31. numurs Jānis Plaudis un 23. numurs Andris Biedriņš. Bet pēc neveiksmīga Valtera basketbola skolas audzēkņā Inta Salaka sodmetienu bumbas ir savākuši Ogres basketbolistu, un viņi jau traucās savā pirmajā uzbrukumā. Diemžēl neprecīzs metiens ir padavies Kasparam Bērziņam, bet viņš šo kļūdu labo, izcīnīja atpakaļ šo bumbu un gūs 2 skaistus punktus savas komandas labā. Raitis Liepa ved uzbrukumā Valtera basketbola skolu. Komandas saspēles vadītājs piespēlē Andrim Biedriņam, Andris Biedriņš Intam Salakam, Ints atpakaļ Andrim, bumba pie Jāņa Gailīša. Vēlreiz Raitis Liepa, driblē pie 3 punktu līnijas, Andris Biedriņš. Meklē, kam piespēlēt, atdot bumbu Jānim Gailītim. Jānis Gailīts driblē ar tālmetienu līniju, atspēlē to Raitim Liepam. Ir jāmet ir pēdējās sekundes, un Raitis Liepas metiens ir precīzs. Raitis Liepa, precīzs pustālēs metiens, un atkal vadībā ir Valtera skolas audzēkņi. Bet uzbrukumā Ogres komandas līderis Rinalds Sirsniņš. Un tātad rezultāts jau ir 4-2 par labu Valtera basketbola skolai, bet ar bumbu neprecīzs metiens padevās Ogres 13. numuram Jānim Kundziņam, bet atlikušo bumbu izcīnīja Kaspars Bērziņš, savukārt viņa metiens arī ir neprecīzs un jau savu kārtēju uzbrukumu var ievadīt Valtera basketbola skolas satpils vadītājs, 21. numurs Raitis Liepa. Spēle solās būt ļoti sīva, un mēs arī esam nedaudz uztraukšies, bet jums, skatītāji, noteikti ir jāzina viens ļoti svarīgs statistikas fakts. Abas Ogres komanda šajā sezonā jau vienreiz ir uzvarējusi Valtera basketbola skolu ar minimālu rezultātu 46-45, tas notika Ogrē. Bet šis statistikas fakts ir sekojošs, kad pēdējās 2 sezonās Ogres komanda ir pēc kārtas ir izcīnījusi jau 55 uzvaras un nav zaudējusi vēl nevienā spēlē. Tātad šī super sērija šobrīd ir 55 uzvaras 2 sezonu laikā, un
Un pilnīgi ir iespējams, ka šajā spēlē šī sērija var tikt pārtraukta, jo Valtera audzēkņi ir gatavi revanšēties par šo minimālo zaudējumu Ogrē pirmajā aplī. Šobrīd uz sodmetienu līnijas Ogres komandas basketbolists Andis Banks, bet, diemžēl, viņa pirmais sodmetiens netiek ieskaitīts, jo pēc tiesneša žesta varēja noprast, ka Andis savu pirmo sodmetienu izpildīja pārkāpjot sodmetienu līniju. Un par cik abi divi sodmetieni bija neprecīzi, neieskaitīti, Valtera basketbola skolā ir tiesības uz savu uzbrukumu. Un ar bumbu Andis Biedriņš. Un skaistā caurgājienā, diemžēl, viņa metiens nav precīzi. Bumbu izcīnā Kaspars Berziņš un Rinalds Sirsniņš ar savu komandu ātri uzbrukumā. Rinalds Sirsniņš ir neapšaubām šīs vecuma grupas vistalantīgākais, visperspektīvākais basketbolists. Vidēji spēlē līdzinējās jaunatnes basketbola līgas spēlēs. Viņš ir guvis 21,56 punktus. Bet ar bumbu bija Ogres basketbolists Jānis Kundziņš. Diemžēl, neizmantojot ļoti skaistu un precīzi piespēli, kuru izpildīja viņa komandas biedrs, Jānis nostaigāja, ko arī fiksēja tiesneši. Un joprojām rezultāts ir 4-2 un Valtera basketbola skolas audzēkņi dodās savā kārtējā uzbrukumā. Un šeit pret 23. numuru Andri Biedriņu noteikumu pārkāpa Ogres komandas līderis Rinalds Sirsniņš. Andris Biedriņš savukārt ir rezultatīvākais Valtera basketbola skolas audzēknis vidēji spēlē līdzinājās spēlēs. Viņš ir guvis 13,93 punktus. Ļoti negribīgi pēc viņa pirmā sodmetiena bumba tomēr atcitās pret stīpu un atlaists laukumā. Arī otrreiz bumba atstās pret stīpu un ir neprecīza. Un šī gadījumā Ogres komandas sods ir bijis ļoti attaisnojams. Rinalds Sirsniņš. Diemžēl neprecīzi piespēle, kas bija domāta Arturam Bogdanovam, Rinalds Sirsniņa izpildījumā. Bumba atstāja laukumu un kārtējo uzbrukumu ievada Valtera basketbola skolas saspēles vadītājs Jānis Gailītis. Ar bumbu Jānis Gailītis, Ints Salaks, Andris Biedriņš. 11. numurs Jānis Gailītis. Jāņa Gailīša skaists ātri metiens pāri Rinalda Sirsniņa rokām, kas vainagojās ar 2 punktiem. Un Rinalds Sirsniņš atkal ir gatavs doties iekarot pretinieku grozu. Bet rezultāts jau ir izaudzis līdz 6-2 par labu pretiniekiem Valtera basketbola skolai. Un šeit ļoti skaistā pagriezienā ļoti grūtus 2 punktus, turklāt ar sodu gūst komandas centrs Kaspars Berziņš. Ogres komandai neapšaubām varētu būt pārsvars zem groziem, jo pamatsastāvā šobrīd laukumā ir 4 basketbolisti, kas ir vidēji garāki par Valtera basketbola skolas audzēkņiem. Bet savukārt Valtera basketbola skolas rindās komandas centrs Ints Salaks ir visgarākais, un nemaldos šajā spēlē. Viņa augums ir 1,95 m, arī 85. gadā dzimušajam zēnam šāds augums ir varants. Un šeit neveiksmīgs metiens padevās Intam, bet bumba tomēr paliek komandai, un viņiem ir tiesības uz savu uzbrukumu turpinājumu. Ints Salaks, neprecīzs metiens no ļoti izdevīgas pozīcijas no groza apakšas, bumba atkal pie ogrēniešiem. Rinalds Sirsniņš. Kārtējo reizi Rinalds Sirsniņš. Rinalds Sirsniņš ir tas, kas uzņemās iniciatīvu tajā brīdī, kad komandai neiet. Nu, redzēsim, kā viņam šoreiz padosies. Viņš piespēlē Andim Bankam, tas savukārt Arturam Bogdanovam. Bumba pie Rinalda Sirsniņa un precīzi Rinalda uztālais metiens. Nu, ļoti tāda perfekti spēlēta komandas kombinācija, kurā noslēdzošais vārds bija dots Rinaldam Sirsniņam. Un pilnīgi attaisnojam, jo Rinalds šobrīd attaisno šo savu rezultatīvātu, ko viņš parādīs visās iepriekšējās Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēlēs, un ne tikai līgas spēlēs, bet arī Latvijas izlases sastāvā. Un pēc šī Rinalda metiena Ogres komanda ir izvirzījusies vadībā ar 1 punktu. Un pēc neveiksmīgi izspēlētas piespēles bumba atstāja laukumu, tomēr tiesneši fiksēja, kad bumba paliek Valtera basketbola skolas. Nu, faktiski šī ir pirmā reize šajā spēlē, kad vadībā ir Ogres komanda. Jo pirmo grozu guva valterieši, un viņiem pat bija izdevies nodrošināt šo pirmo tādu redzamo pārstāvu šajā spēlē, kad bija 6-2. Un šobrīd viņi atkal ir vadībā. Ļoti veiksmīgi pie bumba donāts pie Jāņa Gailīša, pie Valtera basketbola skolas saspēles vadītāja, un viņš bija precīzs. Elegantā metienā no gaisa bumba iekrīt grozā, un pašlaik ar bumbu Arturs Bogdanovs pret Jāni Gailīti. Valtera basketbola skolas audzēkņi ir pārgājuši uz zonas aizsardzību, tādējādi droši vien nodrošinot stingrāku aizsardzību. Šeit pēc ļoti skaisti izspēlētas kombinācijas no Artura Bogdanova piespēles 2 punktus gūst Jānis Kundziņš. Un savu kārtējo
kārtējo uzbrukumu ievada Valtera basketbola skolas saspēles vadītājs Jānis Gailītis ar 11. numuru. Un Ogres komanda atkal otro reizi ir izvirzījusies vadībā ar 1 punktu. Arī ogrejnieši savā aizsardzībā izmanto zonas aizsardzību. Ogres komandas treneris Jānis Puzāks pirms spēles bija diezgan karēvīgi noskaņots, un viņš teica, ka nekādā gadījumā ogrejnieši neatgriezīsies Ogrē kā zaudētāji. Tātad viņi ir pilni apņēmības uzvarēt. Un savukārt šobrīd jūs redzat šo smaidīgo meiteni. Kāds no jums, cienījamie skatītāji, viņai šobrīd ir piezvanījis un balso jau par savu šīs spēles simpātiju? 2-2-7-7-2-1-1. Jūs varat balsot visu šo spēli 2 reizes 15 minūtes. Tad atgādinu, ka šī spēle ilgst 2 reizes 15 minūtes. Tas ir vienīgais punkts, kurā šajā vecuma grupā, kurš atšķirās no lielā vīru basketbola. Un jau pēc otrā neveiksmīgi izpildītā 3-punktu metiena cīņā par bumbu. Bumba atstāja laukumu, bet jau otro reizi bumba ir atdota Valtera basketbola skolas rīcībā. Un šeit ļoti skaisti piespēle pāri aizsarga rokām. Saspēles vadītājs piespēlē Andrim Biedriņam, un viņam nekas cits neatliek, kā izmantojot šos piespēli gūt 2 punktus. Un pašlaik jau vadībā ar 1 punktu ir Valtera basketbola skolas audzēkņi. Un tad mēs atkal redzam, kā Rinalds Sirsniņš iet uz priekšu, un viss atkal tik perfekti izspēlēts tā, kad bumba pēc pāris piespēlēm atkal nonāca par Rinaldu Sirsniņu, un viņš bija šoreiz viņš bija precīzs no tālās distances. Rinalds Sirsniņš 3 punkti. 16-12. Vislielākais Ogres komandas pārsvars šajā spēlē. Tu droši vien, Andri, paskatījās, ka tās sekundes tur rīt jau tablo ir tāds, ka nevar saprast 10-12. 2 punktu pārsvars Ogrē. Un pēc neveiksmīgi izspēlētas Valtera skolas uzbrukumu bumbu pārtver ogrejnieši, un viņiem ir tiesības uz savu uzbrukumu. Ļoti aktīvi tiek sekts 4. numurs Kaspars Bērziņš. Rinalds Sirsniņš iespēlē laukuma stūrī Artūram Bogdanovam. Artūrs Bogdanovs izspēlēs 3 punktu metienu Andim Bankam, bet diemžēl viņa metiens ir neprecīzs, un bumbu izcīna 21. numurs Raitis Liepa. Viņš piespēlē Jānim Plaudim, un zem groza veiksmīgs ir 23. numurs Andris Biedriņš. Rezultatīvākais Valtera basketbola skolas audzēknis gūst 2 punktus, un šobrīd rezultāts atkal ir neizšķirts 12-12. Jau otro reizi šajā spēlē ir neizšķirts, bet ogrejnieši veido savu pozicionālu uzbrukumu. Bumba tiek piespēlēta laukuma stūrī Kasparam Bērziņam, Rinalds Sirsniņš garām gājienu ar sodu aptur Valtera basketbola skolas saspēles vadītājs Raitis Liepa. Un vēl viens minūtes pārtraukums, kuru otro minūtes pārtraukumu jau ir paņēmis Raivo Otersons. Viņš, acīm redzot, visvairāk ir norūpējies par to, kā norisinās spēles gaita, un acīm redzot nav apmierināts, lai gan rezultāts ir neizšķirts 12-12. Pirmo minūtes pārtraukumu viņš pieprasīja jau pēc knapi nospēlētām 28 sekundēm. Tātad mēs varam šeit redzēt šo atšķirību starp treneriem. Raivo Otersons ir ļoti uzmanīgs, uztraucās par katru niansi. Savukārt Jānis Puzāks, acīm redzot, uzticās saviem audzēkņiem, un pie neizšķirta rezultāta viņš nekādā gadījumā neizšķirsies par minūtes pārtraukumu. Un arī Ogres basketbolisti demonstrē ļoti tādu komandas spēli, jo arī ārpus basketbola daudz no viņiem mācās Ogres ģimnāzijā, un nevis pat vienā skolā, bet pat vienā klasē, un kā mēs uzzinājām treniņu procesā, kad šie puiši ir kopā ne tikai laukumā, bet arī ārpus laukuma. Un vislabāk, kas viņiem patīk darīt ārpus laukuma, tas ir braukt ar riteņiem. Viņi pat ir izveidojuši tādu kā riteņu komandu, un tad viņi ārpus basketbola dodās izbraukumos. Savukārt pilnīgi pretēji man ir informācija par Valtera basketbola skolas audzēkņiem. Viņi pārsvarā dod priekšroku skateboardam un skrituļsēdām. Tā kā divas atšķirīgas lietas. Nu, neatšķirīgas, bet saistīts ar riteņiem. Ripojošie hobiji. Bumbu no Sanauta spēlē ievada Ogres basketbolisti, tā pie Rinalda Sirsniņa. Viņš mēģina lausties uz groza, atspēlē Jānim Kunziņam. Jānim Kunziņam metiens neprecīzs, taču bumbu pielabo. Bumba neviens nepielabo. Bumba arī tāpatās negribīgi, bet viņa iekrīt grozā. 13. numuru Jāni Kunziņa sēdz divu pretinieku spēlētāju, bet viņam padevās veiksmīgs metiens. Bet šeit neveiksmīgs 3-punktu metiens. Neveiksmīgs 3-punktu metienu izpildīja Jānis Gailītis. Savukārt atliek šo bumbu savāca Andris Biedriņš, un pret viņu tika pārkāpt noteikumu. Piezīme norma vēl nav izpildīta, tāpēc bumba tiks iedīta spēlē no gala līnijas. Jānis Gailītis to darīs. Ne, tas nav Jānis Gailītis, es atvainojos. Raitis Liepa. Tas ir Raitis Liepa, un bumba nonāk pirmo reizi laukumā nākošajam Jānim Plaudim. Un
Diezgan neveiksmīgi par to cīnījās Inns Salaks. Viņam gan bija auguma pārsvars, taču viņš kaut kā diezgan negribīgi mēģināja par to cīnīties. Un šobrīd atkal mēs redzam Rinalds Sirsniņu pie pašā laukuma vidū, veidojot Ogres komandas uzbrukumu. Un šeit Kaspars Bērziņš. Labi plānot komandas kombinācija. Uzbrukums mailē atkal izvirzot Rinaldu Sirsniņu, taču šobrīd pretinieka aizsargi bija acīgāki. Arturs Bagdanovs to ievada spēlē. Rinalds Sirsniņš driblē laukums turī aiz tālumtienu līnijas. Viņam aizsargu veido Kaspars Bērziņš. Nu, faktiski veseli trīs pretinieku spēlētāji veido pret viņu aizsargu. Atlāk šo bumbu savāc 31. numurs Jānis Plaudis. Šobrīd to kontrolē Raits Liepa. Jānis Plaudis skatās, kam piespēlēt Jānis Plaudis. Šobrīd viņi saspēlējās savā starpā, nedomājot par tālāku uzbrukumu virzību. Un tomēr bumba paliek PPS jauniešiem. Ļoti acīgi redzēja, kam gribēja piespēlēt pretinieku. Rinalds Sirsniņš centās pārkart bumbu, viņš uzkāp galvīnijai, bet tagad jau 2 punktus ir gūši. Raits Liepa gūšos 2 punktus, pilnīgi netraucās no groza apakšas. Un kārtējo reizi jau ir neizšķirt šajā spēlē. Spriežot pēc pirmās spēles rezultātu, kur tikai ar 1 punktu uzvarēja ogrenieši, tad mēs tieši šādu pašu cīņu punktā varam gaidīt arī šoreiz. Nu, kāpēc ne? Tikai šoreiz varbūt ar 1 punktu. Pēc loģikas vajadzētu uzvarēt valteriešiem. Redzēs, kā tas būs, vai loģika attaisnosies. Viens neprecīzs metiens otrs, un tikai ar noteikumu pārkāpumu tiek apturēts Inns Salaks. Viņš stāsies uz sodu metienu līnijas jau otro reizi šajā spēlē. Tieši viņš bija tas, kas atklāja rezultātu. Viņš bija pirmais, kas guva punktus šajā Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēlē starp Valtera basketbola skolu un Ogres basketbola skolu. Inns Salaks, pirmais metiens neprecīzs. Un Jānim Bagdanovam, kurš izpelnījās pret Inns Salaku šo piezīmi, nekas cits neatliek, jo auguma pārsvars ir ļoti manāms. Un, ja nebūtu izpildīta piezīme, tad 2 punkti varētu būt droši. Otrais Inta metiens ir precīzs, un atkal uzbrukums mailē ir Rinalds Sirsniņš, 12. numurs. Viņš bumbu piespēlē Arturam Bagdanovam. Arturs Bagdanovs atspēlēja bumbu Andim Bankam. Andis Banks bumbu iespēlē komandas centrām Kasparam Bērziņam. Bumba atkal ir nonākusi līdz Rinaldam Sirsniņam. Rinalds Sirsniņš gar gala līniju driblē, diemžēl viņš gandrīz izkāpa ārā, un nekas cits viņam neatlika, kā iemest bumbu pretinieku spēlētājiem kājās, un no pretinieku spēlētāju kājām bumbu atstāja laukumu. Tādējādi viņiem ir tiesības turpināt savu uzbrukumu. Vēlreiz Rinalds Sirsniņš apgriezienā un neprecīzs metiens. Taču atlāk šo bumbu savāc Kaspars Bērziņš, un pat viņu pārkāpt noteikumus. Nu, faktiski izskatījās uzreiz gandrīz vairāk pretinieku spēlētāji. Kaspars Bērziņš stāsies uz sodmetienu līnijas. Šeit mums rādīja Inns Salaku, acīm redzot, viņš ir bijis tas galvenais vaininieks. Kaut gan tiesnesis Jurijs Petersons rādīja numuru 21, kad piezīme tiek piešķirta Raitim Liepam. Pirmais Kaspara metiens ir precīzs. Un jau 4. reizi šīs dienas spēlē ir neizšķirts. Kasparam ir iespēja izvirzīt jau kārtējo reizi savu komandu vadībā. Vai viņam tas izdosies? Jā, viņam tas izdodas. Kāpēc gan ne, jo Kaspars ir pēc vidēji spēlē gūtajiem punktiem ir otrs rezultatīvākais ar Rinaldu Sirsniņu. Viņa radītājs ir 12,50 punktu vienā spēlē. Jānis Gailītis, Andris Biedriņš. Un šeit nesapratās Valtera basketbola skolas saspēles vadītāji, kam šī bumba bija domāta, un bumba šķērsojot centra līniju nonāks. Bumba bija domāta, acīm redzot, Jānim Plaudim, taču viņš negaidīja, ka šī piespēle būs tik asa un nebija īstajā vietā un īstajā laikā. Uzbruk Ogre. Arturs Bagdanovs, Kaspars Bērziņš. Andis Banks, Rinalds Sirsniņš. Ko izdarīs Rinalds Sirsniņš? Viņš met. Rinalds Sirsniņš izšķirs par metienu, tas ir neprecīzs. Atlāk šo bumbu sanāca Andris Biedriņš, Jānis Gailītis, Raits Liepa. Un uzbrukumā dodas atkal Valtera basketbola skolas audzēkņi. Bet tur viņš jau sagaida ar savu zonas aizsardzību. Andris Biedriņš ļoti veiksmīgi apvadīja savu pretspēlētāju, taču netika galā ar otru, un tomēr bumba paliek pie valteriešiem. Raits Liepa driblē to pie tālumtienu līnijas laukuma labajā stūrī. Tagad viņš iznāk vairāk pretī pret centru, piespēlē Jānim Gailītim, Andris Biedriņš un noteikuma pārkāpums pret Andri Biedriņu. Noteikuma pārkāpējs ir Jānis Kundziņš. Un šeit minūtes pārtraukums. Un šo minūtes pārtraukumu neapšaubām ir paņēmis Jānis Puzāks, jo Rai Votersons divus pārtraukumus jau ir izmantojis.